Jūrmala ir pilsēta ar modernām atpūtas un kūrortu iespējām. Jūrmala piedāvā Latvijas iedzīvotājiem un viesiem plašu atpūtas un atveseļošanās programmu. Mūsu kurortu rekrūtācijas centra un kurortu viesnīcas piedāvā dažādas gan ajurveidas, notievēšanas, detoksikācijas, attīrīšanās, kūras programmas, speciālās programmas bērniem. Viens ir atpūta ar bērniem gan Līvu akvaparkā, gan Zītaru meža parkā. Tad par veselību domājot, arī rehabilitācijas centra un kurortu viesnīcas ir izstrādājušas speciāls gan rehabilitācijas programmas zīdaiņiem un maziem bērniem, gan arī spā programmas, kas būtu interesants, it īpaši ģimenēm ar maziem bērniem, kad sievietes vai pāri vēlētos atpūsties un attiecīgi tad bērniem tiek piedāvātas spā programmas. Izstādes laikā Hotela Jūrmala spā piedāvā izdevīgas cenas atpūtai spā kopā ar romantiskām vakariņām Valentīna dienā. Brīvdienās ir atlaides gan pirtīm, basēniem, kā arī peldētprasmes apmācības bērniem, lai stiprinātu veselību un norūdītos gripas laikā. Jūrmalā tiek domāts arī par aktīvu atpūtu pavasarī pludmalē, lai būtu vairāk rotaļu laukumu, lai cilvēki varētu pastaigāties brīvā dabā Ķemeru Nacionālajā parkā. Tīreļu laipu un citas laipas un maršruti tiek attīstīti. Maijā būs dažādas gan ceļotāju dienas, gan veselības dienas, būs dažādas aktivitātes gan ar nūjotājiem, gan velosipēdistiem. Un ziemas periodā, kamēr sniegs, būs ar sniega kurpēm ceļošana pa Ķemeru Nacionālo parku un arī ar distanču slēpēm slēpošanu pa maršrutiem Ķemeru Nacionālajā parkā. Tā kā ir daudz dažādas iespējas, kā jauki pavadīt Jūrmalā atpūtā kopā ar ģimeni, gan svaigā gaisā, gan arī atveseļojot sevi un ar īpašām programmām, kas ir par ļoti pievilcīgām cenām.